Karalis Roberts Brūss sēdēja sakauts, drebošs augstā, mitrā alā Skotijas augstienē. Viņš bija zaudējis kauju pēc kaujas, viņa armija bija izklīdināta, un viņa valstība bija drupās. Visa cerība, šķiet, viņu bija pametusi, viņa gars bija tikpat smags kā senie akmeņi ap viņu. Kāda jēga, viņš murmināja, viņa balss bija dobja. Mani cilvēki cieš manis dēļ, esmu pilnīgs neveiksminieks. Viņš skatījās uz alas griestiem, nomākts izmisumā. Virspus viņam mazs zirneklis uzsāka neiespējamu uzdevumu. Tas mēģināja izbūvēt smalku diegu pāri platam atstarpēju uz tālu akmens dzegu. Karalis vēroja, viņa paša bēdas uz brīdi aizmirstas. Diegs pārtrūka, mazais zirneklis nokrita, bet ātri, bez vilcināšanās, uzkāpa atpakaļ. Tas mēģināja atkal un atkal, veicot to pašu riskanto šūpošanos. 6 reizes tas cieta neveiksmi, kad tas mazais diegs pārtrūka. Katru reizi zirneklis vienkārši piecēlās, savāca spēkus un mēģināja no jauna, nekad neatmetot savu skaidro mērķi. Karalis vēroja, un viņa izmisumā esošajā sirdī iezagās jauna dzirkstele. 7. mēģinājumā, ar neticamu pacietību, mazais zirneklis beidzot savienoja savu diegu. Tas bija izdevies, tā trauslais tilts tagad bija pabeigts. Spēcīga pērkona doma pārņēma karali, ja mazs, trausls zirneklis var mēģināt tik daudzas reizes pārvarot neveiksmes, tad arī es varu. Viņš sajūta jaunu spēku, degošu apņēmības kvēli, iedegamie sevī. Karalis Roberts piecēlās, viņa sirds bija piepildīta ar svaigu, nelokāmu drosmi. Viņš pulcināja savus uzticīgos sekotājus, drosmīgi cīnījās un galu galā, pateicoties tīrai neatlaidībai, atguva savu mīļoto valstību, pierādot, ka pat karalis var mācīties no mazākās radības. Šis leģendārais stāsts mums māca, ka krišana nav beigas, tas ir tikai būtisks solis, iespēja pacelties stiprākam un gudrākam. Tāpat kā neatlaidīgais zirneklis, mums nekad nevajadzētu pārtraukt mēģināt, neatkarīgi no tā, cik reizes mēs nokrītam. Ja karaļa Roberta neticamais ceļojums jūs iedvesmoja, abonējiet Latvian Repo, lai uzzinātu vairāk leģendāru stāstu. Patīk, ja jūs šo spēcīgo mācību pielietosiet šodien, un komentējiet, kuru citu slavenu stāstu mums vajadzētu dalīties tālāk.